Pēc redzamā peizāža jūs varat apmēram nojaust, kur mēs šobrīd atrodamies. Protams, ka tā ir mūsu mīļā kaimiņu Skandināvu zeme Zviedrija. Ar savu pamatīgumu, ar saviem klintsbluķiem un īpatnējo dabu, kur milzu koki iemanās augt tieši uz akmeņiem, kā viņi to māk izdarīt. To var tikai paprasīt pašiem kokiem, bet viņi ar mums lāgā nesarunājas. Un, ja sarunājas, tad tādā valodā, ko mēs lāgā nesaprotam. Bet te visa dzīvelība un audzelība ir tieši tāda pat kā pie mums, tikai ieejot mežā, mēs pēkšņi uzduramies uz milzu klinti, jeb šausmīgi lieliem akmeņiem. Bet pa starpu ir kaut kāds smuks zemes pleķītis, kur aug sūnas, interesantas papardes un, protams, sēnes. Mēs kāpēc dzirdējām tādas baumas, ka zviedri nelasa sēnes. Nav taisnība. Mēs tagad braucam pa kaut kādu interesantu, mazu, ļoti šauru mašīnas platumu celiņu cauri mežam pa taisno. Bet celiņš ir asfaltēts un ļoti labi asfaltēts. Un iepriekš redzējām vienu zviedru pavecātu pāri, kurš nesa pilnu grozu ar sēnēm. Un tas, ka te ir sēnes, to mēs varam pierādīt. Te, kur cūcenītis, te, kur beciņas kaut kādas foršas, un beciņas, kur tās cūcenis bija? Šitē? Cūcenis, pie kājas, man pie kājas. Re, kur ir, kāds ir uzkāpis jau, cūcenis. Cūceņu laiks te Zviedrijā. Un šitāds te, redz, alnbeciņas smuki. Un kas tur iekšā? Tīra. Pasties, un tās arī, tās viss ir alnbeciņas. Jo tiešām sēņotāji, acīm redzot, ir maz. Un tādi zviedri, kas sēņo, tas drīzāk laikam tomēr ir izņēmums nekā tā ir tāda likumsakarība, ka viņi ir šeit mežā. Jo pārsvarā, cik mēs esam braukuši, tie bija vienīgie, ko mēs pa šito gabalu esam ieraudzījuši. Pareizi? Pie mums jau būtu mašīna pie mašīnas. Katrā celiņā. Pasties, cik smuka čupiņa. Ne? Daudz kādas smukas. Cūcenītis. Čupiņām vienalga. Reku un beka. Tal beka. Kas tā ir pa beku? O, mīļie baraviki. Apstiet. Un tepat blakus baraviciņi. Pasties, cik smuka. Nu, vienreizēji. Un tas viss ir tā mazā tādā 10 kvadrātmetru lauciņā. Es atradu baraviku. Halo! Jā, un jāsaka, smaržo tieši tāpat kā pie mums. Pēc baravikām. Paostam. Ir baraviku smarža? Pabalk. Ir. Tur. Tur. Tur, kur vairs nav. Mežus praktiski pie mums atjauno tieši tāpat kā Zviedrijā, jeb Zviedrijā tāpat kā pie mums. Protams, ka priediem viņi ļauj sēties pašām, jo pēc meža izstrādes, tāpat kā pie mums, tiek uzlidināta, teiksim, augsne. Visā tai citē. Tādas vagas savilktas, un tai mīkstajā zemē blakus esošās priedītes tad sasēja savus pēcnācējus pašas. Un jāteic tā, ka mēs varam būt ļoti lepni, tāpēc, ka Zviedrijā, sevišķi Dienvidzviedrijā, lielāko daļu no eglēm importē no Latvijas un sevišķi no strenču koku audzētavas. Lūk tā. Tā kā strenči nav slaveni tikai ar to, ko mēs par strenčiem zinām. Nu jā. Es jau laikam te minēju, ka katrā ziņā ar lapkokiem Latvija tiešām ir daudz bagātāka nekā Zviedrija. Jo Zviedri savā ārprātā vēl dažus 10 gadu atpakaļ lapu kokus migloja pat no lidmašīnām ar kaut kādu indi, lai tie iznīktu, jo viņi uzskatīja, ka lapu koks ir nezāle. Nu, paldies Dievam, Latvijā mēs līdz tam vēl neesam aizdomājušies. Un tā, neskatoties uz to, ka meža izstrāde Zviedrijā ir ļoti intensīva, viņi vēl iemanās iepirkt no mums, latviešiem, apmēram 15% no visas mūsu meža nozares produkcijas.
Nu, tas laikam tāpēc, ka Latvijā nav, teiksim, vairs nekādu celulozes rūpnīcu, no kuru mēs taisītu, teiksim, kaut kādu papīru. Un tā. Nu, varbūt, ka tas varbūt ir arī labi, lai Zviedri paši tur taisas uz savus atkritumus un mēģina saprast, kur viņus likt. Jo mums, kā jūs esat redzējuši, teiksim, stāv milzu kaudzes, tā saucamās papīra malkas visās lielajās un mazajās ostiņās, un papīra malka tas ir tādi mazi rungulīši, nu tādi, kurus, teiksim, meži izstrādē iegūt, teiksim, retinotu mežu. Nu tā vajadzētu tam būt. Un tad visi tie rungulīši lielā mērā pārsvarā visi aiziet uz Zviedriju, kur viņi samaļ to visu un ražo celulozi, no kura tālāk arī papīru, ko mēs, protams, atkal par dārgu naudu šeit Latvijā pērkam no Zviedriem. Es nezinu, kā tu tas bizness gal galā, teiksim, sanāk, kurš kuram maksā, bet, nu, izskatās jau diezgan aizdomīgi. Tātad Zviedrijā meži aizņem 60% no teritorijas, visas valsts teritorijas, protams, jā. Latvijā kaut kādi apmēram 54% no visas teritorijas, es gan nezinu, kuru gada speciālie skaitļi tie ir, bet ja migrācijas vilnis uz ārzemēm Latvijā turpināsies tikpat intensīvi kā līdz šim, tad es domāju, ka mēs noteikti pārmežošanas ziņā noteikti drīz pārspēsim Zviedriju un drīz mums meži aizņems arī visus 75–80% no visas valsts teritorijas. Brīva paliks tikai Rīga, protams, pilsēta ar nākotni Ventspils, Liepāja, Daugavpils. Nu, varbūt vēl Okri. Šis Zviedrijas krasts ir brīnišķīgs ar to, ka te ir ļoti daudz visādu šēru, mazu saliņu, līcīšu, klinšu, visādu brīnišķīgu veidojumu, tiltu no saliņas uz saliņu. Nu, tas, protams, ārkārtīgi priecē aci. Vienīgais, ko es ieteiktu tiem cilvēkiem, kas dosies mūsu pēdās pa šo maršrutu, caur mazajiem ciematiņiem un Zviedrijas laukiem, atceramies, Zviedrijas laukos nemīl tādu naudas vienību kā eiro, jo mēs esam pāris vietās jau pamatīgi apdedzinājušies un bijuši spiest braukt tālāk, jo mums ir pateikts, ka nekāda iepirkšanās veikaliņā vai benzīna tankā par nekādiem eiro nenotiks. Tikai normāla Zviedrijas krona. Pagaidām tas ir vienīgais mīnus, ar ko mēs esam saskārušies. Tagad jūs mūsu ekrānos, dārgie televīzijas skatītāji, redzat tipisku Zviedrijas Baltijas jūras piekrastes miestiņu. Tad palielu miestiņu, jo redzat, viņiem pašiem sava flotile un nekāda tāda vājā. Te ir pat dažas nopietnas jahtas un diezgan šerps motorlaivas. Nu, tā kā mums gandrīz lielupē. Protams, ir kaut kādi zvejas kuģīši. Mums te redzami smuki. Un tālumā ir smukas saliņas, ko sauc par šērām šeit. Klinšēnas saliņas, tāda liela akmeņa iekšā. Te katrā ziņā, nu, lai brauktu ar laivu, cik es saprotu, te ir ļoti labi jāpārzina vietējā locija. Es to gribēju teikt, ka jāpārzina kuģi ceļi un laivu ceļi, jo citādi var uzbraukt tādā klucī, kad nekad nost nedabūsi. Bet smuki jau. Paldies Dievam, laiciņš arī mūs lutina. Pasties, kāda smuka laiva. Un kas tas lielais? Nē, tas ir tāds, es domāju, ka tas ir zvejas kuģis. Man liekas, tas ir drīzāk izprietis tāds. Jā? Nu šitais jau, man liekas, tas tomēr ir izprietis kuģis. Smuks tāds omulīgs un apaļš. Nu šitais ir tāds vairāk, jā. Es domāju, tāds izklaides braucamais. Es zinu, viņš šļuk prom. Es tu tiek tīši iekšā. Nāc apakaļ. Nē. Jā, viņam smuka apakšā ir kaitis. To var redzēt. Nu, tas tāds smuks braucams pa Baltijas jūru jau ir.
Redz, vīrs tūlīt vilks ārā savu laiviņu, krāmēs virsū. Viņiem izpries brauciens ir beidzies. Dāmas smuki stāv krastā un gaida, kamēr džentlmenis tūlīt atkabinās, redz, smuko piekabi. Un izvilks kuģīti krastā. Morning! Excuse me, you speak English? A little bit? You are from here? Mosharosh. Today was a touristic trip with this boat. Okay. Viņi vienkārši ir no blakus miesta un viņi tagad vilks ārā savu kuģīti, lai neiesaltu. Viņi ziemos jau savu kuģīti nost. Aha. Good luck. Evinrūde. Redz. Uzredz, viņam zirgi lieka 90. Okay. Tā notiek kuģīšu ieziemošana. Nē, vēl jau nenotiek. Izvilkšana, faktiski. Foršs divvietīgs tāds, Notiek tas process, ko mēs, es savā piemājā vēroju. Nē, mums tas notiek pat ātrāk, mums tas notiek jau augusta beigās. Tad tas notiek izrādās septembrī. Tur redzams medūzas un pie tam tādas smukas, lielas. Medūzu laiks, var sakot, ir beidzies. Viņām viss ir cauri. Un tagad viņas tiedos lielos baros tiks skalotas krastā. Pasties, kur viņas te plunčājās. Vienu otru tur ir pasties tāda ritīgi. Viņi gan it kā vēl kustās, bet būtībā tās ir tās, kas beidz šīs vasaras dzīvi. Un tad viņi arī te nomirs. Un kas notiek? Viņi pārvērš šmēršlojumā, jo man liekas, ka neviens viņus neēd. Zivs taču viņus neēd, vai ne? Mēs uz šī moliņa varam izlasīt to, ka moliņš ir būvēts 1938. gadā. Tas ir pirms kara. Pirms kara. Mēs tagad stāvam šī jaukā miestiņa piestātnē un novērtējam Zviedru vietējo flotīli. Tā kā šodien svētdiena, tie droši vien brauc tādā mazā piknika braucienā. Purkš, diez vai buras vilks, jo nav ko vilkt buras, ir absolūts štīls šobrīd. Tobišs bezvējš. Viņi brauks ar mazo motoriņu, iedzers aliņu, uzceps desiņas. Nē, Zviedri, ko cep? Desiņas vai šašliku? Ko viņi cep? Nevar saprast. Varbūt makšķerēs. Vietas izskatās ļoti labas, es tikai nezinu, kādas zivs vēl te ķerās. Tādas pašas kā Baltijas jūrā visur, es domāju. Jā. Un tagad, pēc nelielas reklāmas pauzītes, redzēsiet mūsu tālākos piedzīvojumus Zviedru zemē. Un tā mēs braucam caur Zviedrijas mazpilsētām, ciemiem, garām pavīdi interesanti uzraksti, kurus, izlasīt vien, jau ir tīrā bauda. Piemēram, Malme, tas jau ir vienkārši, bet tad ir Karlshamna, Karlskrona, Bogholma, Oskarhamna, Vastervika, Nykopinga un tad nāk arī Kalmāra. Mēs domājam, vienreiz mēs trāpīsim kaut kādā skaistā zivju tirgu vai kaut kam tam līdzīgā, bet izrādās nē. Es nezinu, kā tie Zviedri tās savus saķētās zivs realizē, bet mēs nekur visā piekrastē tikpat kā neatradām nevienu foršu mazu zivju tirdziņu. Apbrīnojam. Piemēram, salīdzinot ar Spāniju vai kaut kādu Itāliju vai kaut kādām citu, Francijas dienvidu pilsētu, kur viss jūras smukie produkti tev tur stāv priekšā un tu vari izvēlēties katru rītu kaut ko svaigu. Neskatoties to, ka pilsēta saucās Kalmāra, nevēsts no jūras produkcijas.
uz priekšu, aiz tā lielā smukā koka, mēs nevarējām saprast, kas tas tāds ir. Izrādās, tas ir speciālais motorlaivu benzīna tanks. Laiva piebrauc, ieliek šļauciņu, nospiež podziņu un galvenais samaksā kroniņu un brauc kā traks tālāk. Bet tas gan ir laikam tiesa, ka katram zviedram, tas ir nevis katram zviedram, bet katrai zviedru ģimenei praktiski, it sevišķi šeit, šajā Baltijas jūras piekrastē, ir tātad sava māja vai dzīvoklis, mašīna, viena vai divas, un noteikti kaut kāds ūdens transporta līdzeklis. Tas ir tā kā āmen baznīcā. Nu, lūk, un tagad daži interesanti vērojumi. Man ir tāda sajūta, ka, teiksim, mūsu ceļu policija, teiksim, tos kaut kādus ceļu kustību, teiksim, kaut kādus limitējošus, teiksim, visādus ierobežojumus un tādus tos principus un tādu kaut kādu tādu domāšanas veidu ir aizņēmušies no Zviedriem. Mēs izbraucām cauri, kā mēs teicām, 5 valstīm, un vienīgā vieta, kur mēs redzējām slaveno zīmi, kādu pie mums var satikt gandrīz katrā vietā, tas nozīmē, ka būs ceļš ar pampakiem, un pa kuru jābrauc ir lēnām un var izdaudzīt zobus. Tādu zīmi mēs vienīgais redzējām Zviedrijā, lai cik tas nebūtu dīvaini, kur arī kā ceļi ir tīri forši. Un vēl otrs, tāds nenormāls zīmju lērums, kāds ir uz Zviedrijas ceļiem, un, protams, ar visiem radariem kopā, un tādas zīmes kā 50, ātruma ierobežojums, 70, 80. Tāds arī bija vērojams tikai Zviedrijā. Un, protams, aiz katras šādas zīmītes, teiksim, ir sevišķies zīmītiem 50 un 70. Protams, pēc brītiņa ir zīme, būs radars, un tur tas radars arī stāv. Un tad mēs arī braucām godīgi, un paldies Dievam, arī tur, teiksim, tā, ka policisti tur krūmos vai sānceliņos un mēģina, teiksim, pēc ātruma ierobežojušām zīmēm kādu noķert. Šādu gadījumu mēs nekur nepiedzīvojām. Paldies Dievam! Un vēl bez tam, vienīgais, kas, teiksim, protams, ir, nevar noliegt, šī Zviedrijas piekrastes daļa ir bagāta ar senām un ne tik senām baznīcām, gan mazām, gan lielām, un tādas pamatīgas un ļoti interesantas, tās paceļas pāri ciemiem un izceļas uz lauku fona un patīkami nomierina tevi. Tad jau atkal pievakarē sasniedzam mazu Zviedrijas pilsētiņu Nynäshamn, kādu 70 km uz dienvidiem no Stokholmas, no kuras tad rīta pusē attiet prāmis uz Ventspili. Mēs beidzot atkal esam uz prāmja
nomazgājušies. Beidzot nomazgājušies. Iztīrījuši zobus. Un tādās siltu pusdienu gaidās mēs tūlīt dosimies augšā. Mums beidzot palāmējās, mēs trāpījām normālu kuģi prāmi ar vēl normālāku kapteini. Pagājušajā mums bija tāds angļu nūģis, kurš vienmēr esot šausmīgi bizēts. Bizēts nozīmē aizņemts, ja? Šoreiz itāļu kapteinis un arī itāļu komanda, kas, teiksim, vada šoreiz šo prāmu, nav tik bizēti. Un ir ar mieru mūs pieņemt no kuģa kapteiņa klāja, paskatīties riņķī un pāris teikumus parunāt ar pašu kapteini. Forši. Captain, my name is Andres. It's a state television, yes. Our cameraman. Like our Rai, you know Italian television? No, we make some... That's for you. Little gift. Latvian balsam. You know? No. No? We made some reports from touristic traveling across Europe. And now we returned from French. Belgium, Germany, Denmark and then Sweden. Mēs braucam pagājušajā ar tādu pašu māsas kuģi, protams, uz Travemindi, savā lielajā ceļojumā, kur kapteinis bija Anglis. Arī jaukta komanda, gan tur poļi, visādi vācieši. Ne par to runu. Bet, katrā ziņā atšķirībā no šī cilvēka, kas ir itālis pēc tautības, ja? Viņš mums ieved iekšā, to viņi parunājas, viņš visu izstāst, visu parāda. Te ir divi motori, kas, teiksim, palīdz kuģim manevrēt ostā, teiksim, ja? Viņš var bīdīties visādos veidos. Mēs skatījāmies, kā viņš griežās, viņš vienkārši ģeniāli apgriezās riņķī, tāpēc, ka viņam ir sānu motori, ja? Kas liek, viņš te čik saregulē, un tas kuģis apgriežās, kur vajag? Me lo porti un po' più al centro e mi fai uno zoom fino a che si vede la nave. Kur ir? Kompīts. Eiropieši, it sevišķi tie ziemeļi, jā, tie ir aizmirsuši tādu vārdu, ko nozīmē angliski, kurā valodā, ko nozīmē vārds hospitality, kas nozīmē viesmīlību, saprot? Viesmīlību. Itāļiem, paldies Dievam, viesmīlības un tādas, jā, pilnīgi cits atklātības līmenis, ja, cilvēkā. Tad treškārt, izrādās, ka kuģis brauc tikai ar pusi no tā ātruma, ar ko viņš vispār spējīgs ir braukt. Un, kad es viņam jautāju, kas par lietu, īsti skaidrības nebija, tāpēc, ka viņš teica, ka firma vienkārši ir lūgusi pārvietoties ar tādu ātrumu, jo acīm redzot, teiksim, ja viņi brauktu tā kā vajag, viņi tagad brauc ar ātrumu 20 kaut kādi, 20, bišķi pār pa 20 km/h. Viņš var močīt pār pa 40 km/h. Es tos mēslis nevaru izrēķināt. Viņš brauc ar pusi no sava ātruma tikai iespējamā. Karšo. Un par viļņiem viņš teica tā. Katrā ziņā, viņš teica 5 metri viļņiem, tas ir viņiem, griezti faktiski, ja. Viņi ir pirms 2 nedēļām braukuši uz Ventspili. Viņš ar šito kuģi tieši ir brauc uz Ventspili. Un tad esot bijis baigi foršais stormings. Un tur esot bijis kaut kāds bišķi pār pa 5, jau nācis pie 6. Un viņš teica, ka Ventspils osta ir bišķiņ tādā leņķī, ja, kad kuģim ir jāiet sāniski bišķiņ iekšā ostā. Un tad, kad ir baigais vējš, kad nāk jau pie 5-6 metri, tad kuģis sāk bišķiņ šitā te sānvējš žvangāt. Un tad mēs tomēr neriskējām, un tā ostas rīka arī, viņš saka, ir pašaura. Viņš saka, mēs griezāmies riņķī un nācām ārā pakaļ. Viņš saka, tā gādās, bet principā viņš saka, tas ir reti, un otrkārt Baltijas jūrā, paldies Dievam, tie vētru brīži ir ļoti īsi. Viņš saka, nav tā kā kaut kur Ziemeļjūrā vai kaut kur Atlantijā, kad uznāk tad dienām, tas notiek. Te viņš ir dažas stundas un čau pāriet. Bet kuģis, viņš saka tā, vispār viņš noturīgs un tur nekādas vainas nav. Itālijā izrādās, viņš ir pierakstīts. Tāpēc mēs nevarējām saprast, tādu jocīgs nosaukums ir. Uz kuģa sāniem parasti zem nosaukumu ir kuģa pierakstīšanas osta. Jā, kur ir? Bari. Neviens vēlns nezināja, kur ir Bari. Tagad skaidrs, tagad Bari ir Itālijā. Jā. Un arī visa viņa komanda ir pārsvarā itāļi. Viss crew ir itāļi un tikai staffs, tā teikt, apkalpojušies personāls
Viņš lepni uz mani paskatījās un teica, jā, latvieši, lietuvieši. Tas dāmīts, kas te nodarbojas ar to prastāko darbu. Ok. Un kapteiņa tiltiņš, tur, kur mēs stāvējam, kur tu caur grīdēm mēs skatījāmies, ja? Tas ir tieši 22 metrus augstu no jūras līmeņa. Jā, un tā mūsu pirmais ceļojums, kā saka, galopā pa Eiropu. Gandrīz ir galā. Bet tas nenozīmē, ka raidījums ar to ir beidzies, jo nākamajā skatieties, kā mēs braucām uz brāļu zemi Igauniju kultūru baudīt.